Ievadā es gribētu pateikt dažus vārdus par Aleksandru Beļcu un viņas Staļrada, ja gadījumā te ir kāds, kas to nezina. Aleksandra Beļcu ir Krievu izcelsmes māksliniece. Pirmā pasaules kara laikā studējot Penzas mākslas skolā, viņa iepazinās ar jaunajiem māksliniekiem no Latvijas, kuri atbrauc uz Penzu, lai turpinātu mākslas izglītību tad, kad Rīgas pilsētas mākslas skola kara dēļ tika slēgta. Un 19. gadā viņa atbrauca uz Latviju pēc sava studiju biedra nākamā vīra mākslinieka Romana Sutas uzaicinājuma. Viņa ātri iekļāvās vietējā mākslas dzīvē, un turpmākā Beļcovas Dārada ir kļuvusi par Latvijas modernisma un visas mākslas vēstures neatņemamu sastāvdaļu. 20. gadu otrajā pusē līdz 1931. gadam Beļcova regulāri apmeklēja un ilgstoši uzturējās Dienvidfrancijā. Franču rivjēra palīdzēja Beļcovai ne tikai uzveikt nāvējošo slimību, šie ceļojumi bija arī spēcīgs radošs stimuls viņas dēļradēji. Beļcovas gadījums Latvijas mākslas vēsturē savā ziņā ir unikāls. 20. gadu otrajā pusē, 30. gadu sākumā viņa tāpat kā daudzi vadošie Parīzes skolas mākslinieki dzīvoja un strādāja Franču rivjērā. Nereti savos zīmējumos un gleznās viņa atveidoja vietas, kuras ir redzams arī franču mākslinieku darbos. Un kaut gan viņa nebija personiski pazīstama ne ar vienu no franču kolēģiem, tik un tā viņas darbi analizēti plašākā kontekstā iegūst citu skanējumu. Jāatcerās, ka 20. gadu sākumā šī rivjēras piekraste kļuva par mājvietu daudziem vadošiem Parīzes skolas māksliniekiem, un kaut gan rivjēra nekļuva par mākslu metropoli, tur nedzima jauni virzieni kā Parīzē. Tomēr tad rivjēras nozīme tajā laikā gan atsevišķu gleznotāju dēļradē, gan mākslas vēsturē kopumā bija ārkārtīgi liela. Mākslinieki meklēja šajā idiliskajā vietā savu Arkādiju, mūžīgas laimes zemi un eskeipisma tieksmes, vēlmi bēgt no urbāniskās Parīzes. Mākslinieku vidū 20. gadsimta sākumā sekmēja arī Pirmais pasaules karš. Pirmais Beļcovas brauciens uz Nicu notika 25. gada nogalē. Māksliniece pavadīja Nicā aptuveni 1 mēnesi un pēc tam aizbrauca uz Vīni pie sava vīra Romana Sutas, kas bija smagi slims tajā brīdī un gulēja slimnīcā. Un kamēr ilga vīra ārstēšanās, Aleksandra nodzīvoja Vīnē aptuveni pusgadu un savās vēstulēs māsai uz Maskavu māksliniece stāstīja, ka strādā Vīnē pie Nicā aizsāktajām ainavām. Un ir zīmīgi, ka skaista Vīna viņu atstāja pilnīgi vienaldzīgu un nav zinām neviena Beļcovas Vīnas ainava. Toties ir saglabājušās vairākas stilizētas Nicas ainavas, kuras domājams tapa pēc atmiņas vai pēc mazākām dabā zīmētām skicēm. Un tajās vērojams iepriekšēja dēļradas posma kubisma atskaņas, un arī mākslinieces noslieca veidot kompozīcijas gaišos niansētajos toņos. Iespējams aptuveni ap to pašu laiku ir datējams arī citas ainavas, kurās jau jaušams jauna realisma, tātad 20. gadu jauna realisma atskaņas. Vīnē dzīve mazajā īrētajā neapkurināmajā istabiņā iedragāja mākslinieces trauslo veselību, un uz Rīgu 26. gada vidū viņa atbrauca pavisam slima. Plaušu tuberkuloze, ar kuru māksliniece saslima vēl jaunībā, ātri progresēja un drīzumā stāvoklis kļuva ļoti smags. Beļcovas draudzene, dramaturģe, rakstniece, publiciste Austra Ozoliņa Krauze. Viņa pati sameklēja sanatoriju Vansā, tolaik uz turieni brauca tuberkulozes slimnieki no visas Eiropas, tā bija augsta ranga klīnika, un viņa arī pa daļai sponsorēja Beļcovas braucienu uz turieni un pati pavadīja mākslinieci, un arī tātad visu šo ārstēšanas laiku viņas dzīvoja tur kopā. Beļcova, piemēram, savai māsai rakstīja tieši tajā 26. gada nogalē, kad braucu uz šo klīniku, ka viņa
vilcienā kāpa no gultas. Tātad viņa bija tik slima, ka tad, kad viņu visi pavadīja stacijā, principā neviens neslēpa, ka atpakaļ viņu negaida. Vansā Beļcovai veica eksperimentālo operāciju, tātad plaušu rezekciju, tad operācijas brīdī tātad tiek izgriezta plaušu, slimo plaušu daļa, cerībā, ka tas apstādinās procesu, un principā tā operācija bija diezgan riskanta, daudzi pacienti arī mira, bet Beļcovai paveicās, un tas tiešām palīdzēja, un no atklātas formas tātad tuberkuloze vairs nebija tik bīstamā formā, jā, un viņi ar to varēja dzīvot tālāk. Vispār ģimenes leģenda ir tāda, ka blakus tai slimnīcai atradās kalns, un uz tā kalna virsotnes bija krusts, un tāds ticējums bija, ka slimnieki ticēja, arī vietēji ticēja, ka jau uz tā krusta tiks ierakstīts slimā cilvēka vārds, viņš noteikti izdzīvos. Un Austra, kā stāsta šī leģenda, viņa uzkāpa tajā kalnā un ierakstīja tad Beļcovas vārdu. Tad, kad es aizbraucu pati, es cerēju atrast to kalnu naivā veidā, bet tur tie kalni ir tik milzīgi, jā, un to ir tik daudz, ka baidos, ka to tagad neviens nevarēs atrast. Un vispār man ir šaubas, ka sieviete varēja uzkāpt tādā kalnā, vienīgi, ja kaut kāds alpīnists pilnā ekipējumā. Ir versija, ka varbūt tur bija, vietēji zināja kaut kādas taciņas, kas veda pie tā krusta, un varbūt tas nebija gluži kalna virsotnē, bet kaut kur zemāk. Tam var ticēt vai neticēt, bet Beļcova nodzīvoja līdz 89 gadu vecumam ar visu savu plaušu tuberkulozi. Un ārsti tiešām brīnījās, kā cilvēks praktiski bez plaušām varēja nodzīvot tik ilgi. Un Beļcova spiesta gulēt savās izērētās mājas verandā vai slimnīcā. Viņa sevi izklaidēja ar zīmēšanu un gleznošanu, tāpēc ir diezgan saprotami, ka viņas Dienvidfrancijā tapušu darbu vidū pārsvarā ir pašportreti, klīnikas pacientu portreti un no viņas istabas loga vai no verandas redzamas ainavas. Un vairākos pašportretos līdzās māksliniecei redzama arī viņas draudzene Austra Ozoliņa Krauze, tā kā sava veidā alter ego. Pēc Beļcovas atmiņām ir zināms, ka 20. gadu vidū un arī dažus gadus vēlāk viņa interesējās par Japāņu izcelsmes Parīzes skolas mākslinieka Tsuguharu Fudžitas daļradi. Fudžita tajā laikā atradās savas slavas zenītā, un viņa darbi bija redzama praktiski visās Eiropas galerijās. Un savā daļradē viņš mēģināja apvienot Parīzes modernismu sasniegumus ar Japāņu senās mākslas un kaligrāfijas tradīcijām. Un viena no viņa darbu iezīmēm ir smalka līnija, viņš izmantoja tušu un īpatnējais mirdzums, kuru it kā izstaroja viņa darbi. Un šo efektu Fudžita sasniedza izmantojot īpatnēju grunti, kuras sastāvu viņš turēja noslēpumā, lai nevairotu atdarinātājus. Un savus pašportretus viņš bieži veidoja tādu kā ilustrētu stāstu, kas vēstītu par viņu pašu, par viņa nacionālo piederību un māksliniecisko rokrakstu. Un parasti viņš sevi attēloja sēžot uz grīdas savā darbnīcā, tātad ar rotiņu rokā un tušas trauciņu, un pie sienas atveidoja kādu no saviem sieviešu portretiem vai aktiem. Tie bija žanri, pateicoties kuriem viņš kļuva populārs, un ir zīmīgi, ka vispār Fudžitas pašportretiem piemīt īpatnējais emocionālais vēsums, un tas nav nejauši. Piemēram, ir zināms, ka viņš tad, kad viņa dienas grāmatās praktiski nav neviena teikuma par viņa emociju stāvokli, emocionālo stāvokli vai noskaņojumu, tikai sausie fakti. Tā ļoti tā japāniski, tikai tajā laikā notika tas un tas, tajā dienā aizgāja tur, un viss. Piemēram, tad, kad viņš aizbrauca uz dzimto Japānu un tur viņam notika izstāde, tad Japāņi bija savukārt pilnīgā sašutumā, kā varēja būt tik atklātam.
kā var tik daudz par sevi stāstīt. Tad Japāņu mentalitātei tas bija diezgan tāds drosmīgs solis. Un mums savukārt Eiropiešiem liekas, ka viņa seja ir tāda neizteiksmīga maska. Ja? Tad atšķirīga izpratne. Un, tūlīt. Tātad Beļcovas darba gadījumā ir saskatāmas acīm redzamas analoģijas ar Fudžetas pašportretu stilu, gan smalkā līnija, gan seja, kuru līdzinās vēsai maskai, gan arī darbs pie sienas aiz mākslinieces muguras. Un tomēr tātad šī darba novietošana aiz muguras Beļcovai nozīmēja kaut ko citu. Ja Fudžitam tā bija sava veida pašreklāma, tad Beļcovai tas ir drīzāk tāds veltījums, omāžs sievietei, kura tik daudz viņai palīdzējusi un deva atbalstu tādā grūtajā brīdī. Un uz to, ka tas darbs ir saistīts ar Dienvidu Franciju, norāda arī ainavas fragments aiz mākslinieces muguras, tad tajā logā. Tas darbs ir tapis tātad 27. gadā. Dienvidu Francijā tapa arī cits Beļcovas gleznotais portrets Anna, un tajā viņa attēloja Vansas tuberkulozes sanatorijas pacienti, emigranti no Krievijas. Anna, atšķirībā no Beļcovas, mira pēc tās operācijas, un muzeja kolekcijā ir fotogrāfija, kur man liekas, tā Anna ir redzama. Un ir zināms, ka tai Annai bija arī vīrs, krievu emigrants, aristokrāts. Tam piederēja neliela muižiņa tur Vansā, un viņš arī turēja bites. Un tad vietēji viņu sauca tas trakais krievs ar bitēm. Un es pieļauju, ka šīs kundze arī ir šīs Ivans Nikiforovičs, ar kuru Beļcova arī uzturēja saraksti, arī tad, kad viņi jau atgriezās Latvijā. Un ir zināms pēc Aleksandras Beļcovas meitas Taķjanas Sutas atmiņām, ka Ivans Nikiforovičs atbrauca uz Rīgu Otrā pasaules kara laikā ar piedāvājumu. Viņš vispār kā brīvprātīgais devās karot, un viņš atbrauca uz Rīgu pie Beļcovas un piedāvāja viņai pārņemt viņa saimniecību Vansā. Zinādams, ka viņš var arī neatnākt atpakaļ no tā kara, bet Beļcova saprata, ka viņa uz Vansu nevarēs aizbraukt, un principā viņa domāja par meitu, ka viņa paliks blakus meitai, un viņa atteica šim kungam. Mums apmeklētāji saka, vajadzēja pieņemt piedāvājumu, tad muzejam tagad būtu filiāli arī Vansā. Un tajā Annas portretā tāpat var redzēt Fudžitas stila ietekmi, tā smalkā kaligrāfijas kā līnija un arī akvareļa tehnika. Guļot savā mājā, Beļcova gleznoja no istabas loga vai verandas redzamās ainavas, un tādā veidā tapa arī divas šajā izstādē eksponētas ainavas. Un spriežot pēc adreses, kur ir minēta mākslinieces no Francijas sūtītajās vēstulēs, tieši tāds skats uz Vansu paverās no Senžaneta ielas, no vietas, kur Beļcova un Austra īrēja māju 29. 30. gadā. Šo un citu darbu kolorīts, var teikt, ir diezgan īpatnējs, netik tipisks Dienvidu Francijai, un tā dominanti veido olīvu koku pelēkzaļais tonis un smalkajās augstu krāsās toņu gradācijās balstīts kolorīts. Piešķir kopumā gleznojumam tādas elēģiskas noskaņas. Maigas krāsu gamas izmantošanu daļēji var izskaidrot fakts, ka Aleksandra apmeklēja Dienvidu Franciju ziemā un agrā pavasarī, kad saulainas dienas ir retākas. Tomēr tas nav noteicošais iemesls. Es pati braucu, es speciāli aizbraucu novembrī, cerībā, ka tagad es redzēšu tikai tādu pelēku rivieru, protams, skoši zilas debesis, sauli, man liekas, neviena diena nebija tāda pelēka. Tā kā tas nevarētu būt tāds noteicošais iemesls. Galvenais ir Beļcovas dabas izpratne. Jāatcerās, ka viņa dzīvoja vairākus gadus nāves gaidās, un tas viss nevarēja neietekmēt viņas pasaules uztveri. Un, piemēram, Henri Matisse
kurš, kā zināms, daudzus gadus dzīvoja Franču rivjērā, gan gadsimta sākumā, gan arī 20. gados un vēlāk. Vienā no savām vēstulēm draugam viņš rakstīja no Nicas, ka atbraucot jūtās vīlies, jo nevar sākt gleznot, visu laiku līst. Un tad vairākas dienas viņš gaidīja, kamēr tad būs saulaina diena un viņš varēs sākt strādāt. Un Nicas muzejā es speciāli atradu, Matisa muzejā Nicā, jā, es atradu vienu tādu lietainu ainu, Matisam redz gadījumus, un man liekas, ka tāda noskaņa un kolorīts ir diezgan tūs Beļcovas darbiem. Bet tātad Matisam tas nav raksturīgi. Un tad rodas tāda sajūta, ka ja Matis gaidīja speciāli saulainas dienas, tad Beļcova droši vien speciāli gaidīja pelēkas dienas, lai sāktu strādāt. Beļcova tātad apzināti stilizēja savu ainavu kolorītu. Viņas darbā visus apjomus un formas sev pakārto gaisa vide, tāda sudrabota zilgana dūmaka, un tā valda pāri visai ainavai, un liekas, ka šī dūmaka ir pats galvenais attēlošanas objekts gleznējumā. Piemēram, Rauls Difī, kas 20. un 30. gados dzīvoja Franču rivjērā, uzskatīja, ka tikai te un nekur citur var ieraudzīt šo īpašu, visu vienojošo, harmonizējošo zilganu gaismu. Arī citi Lazūras piekrastē strādājošie franču gleznotāji atzīmēja šo vietējās dabas īpatnību. Piemēram, Henri Matisse savulaik tika saukts par vidusjūras gaismas priesteri. Domājams, ka Beļcova arī, var teikt, kalpoja šim kultam. Un vispār ir interesanti salīdzināt Beļcovas un Raula Difī Vansas ainavas, piemēram, šīs salīdzinājums gleznotas ar nelielu laika atstarpi. Difī darbs tapa tātad nedaudz ātrāk, bet no viena skatu punkta praktiski, un kaut gan mākslinieckais izpildījums pilnīgi atšķirīgs, vienalga tik un tā darbu salīdzināšana ļauj skaidrāk ieraudzīt katra mākslinieka stila īpatnības, tātad viņa īpašo dabas uztveri. Beļcova zīmē arī citas ainavas, tādas populāras ainavas rivjērā, piemēram, osta Saint-Tropez, ir arī pastkarte no muzeja kolekcijas, droši vien viņi to atveda līdzi no ceļojuma. Un ir arī, protams, tie tikai 2 piemēri, bet tādu piemēru ir ļoti daudz. Šī osta tiešām bija tāds sava veida hīts mākslinieku vidū. Vienā no māsai adresētajām vēstulēm no Vansas Beļcova rakstīja, es citēju, skats no mūsu vīles brīnišķīgs, vecpilsēta, kalni, jūra un zemāk uz pakalna ziedoša apelsīnu dārs. Un piebilst, interesantu ainavu ir ļoti daudz, bet tik un tā viņai vairāk gribēs portretēt cilvēkus. Un interesi par portreta žanru Beļcovas Dairedē iezīmējas jau 20. gadu sākumā, un arī Dienvidfrancijas ceļojumos tapa liels skaits portretu un tādu mazu skicējumu, kur ir redzami cilvēki uz ielām, vai, piemēram, kā šeit redzams tas Franču ielas Leļu teātris. Un vēl vienā, tā nebija vēstule, bet autobiogrāfija māksliniece raksties arī citēju. Es tur gleznoju kalponi vārdā Besançon, kas stāstīja, ka jaunībā bijusi ļoti skaista. Viņa kurināja krāsneņi un sīkajās krunkās bija sakrājušies melnie ogles putekļi. Ir zināms arī vēl viens vecas sievietes portrets, kur arī redzam tāda sieviete gados, un arī šajos darbos var pamanīt aizraušanās ar Fudžitas manieri, smalkā līnija, kaligrāfiskā līnija, un ja Fudžitam tie modeļi parasti bija tādas aristokrātas, skaistas sievietes, tad Beļcovai tāda kontrasts, tātad sieviete, šīm modelēm nekāda glamūra pieskaņa nav, toties Beļcova varēja vingrināties līnijas izkopšanā, gleznojot, zīmējot šīs krunkainas sejas.
katru reizi uzturoties Vansā, tad, kad Beļcovas veselība nedaudz uzlabojās, viņi kopā ar Austru, es citēju, lai gūtu ierosinājumus jauniem darbiem, tātad devās izbraukumā gar Rivjēras piekrasti. Un februāris ir karnevālu laiks Eiropā, un lai redzētu ziedu kaujas un citronu festivālu, draudzenes parasti brauc uz Nicu un Mentonu. Un skaistās, šarmantās pilsētiņas Mentonas panorāmas dominante Erzengļa Mihaila baznīcas tornis un torņi redzami Aleksandras nelielie eļas gleznotajā studijā. Jūs redzat arī Alberts Markē, tad gleznojas skatu uz Mentonu no jūras puses. Tātad. Ceļojumā gūtie iespaidi iemiesojas ne tikai stāja darbos, bet arī, piemēram, slavenajā Beļcovas dekoratīvajā šķīvī Adieu Vertu. Tajā Beļcova attēlo karnevāla dalībniekus un orķestri, un visus spēlējot un dziedot no nošu lapām ar uzrakstu Adieu Vertu. Un tas bija oficiālās Mentonas karnevāla himnas nosaukums. Un tulkojumā no franču valodas tas nozīmē ar 2 tikumi. Un brošūriņa ar klaunu un himnas vārdiem Beļco atveda no ceļojuma. Rivjēras tūru laikā draudzenes vienmēr iegriezās Monte Carlo, lai apmeklētu kazino, protams, un nereti abu azartspēļu kaisli lika tur aizkāvēties vairākas nedēļas. Un Aleksandra atšķirībā no Austras, tātad Austras Ozoliņas Krauzes, viņa nebija tik kaislīga spēlmani un spēja kontrolēt savu azartu, un mākslinieci uzskatīja, ka spēlēšana viņai neesot bīstama, jo viņai nav naudas. Tomēr likteņa izaicināšana vilināja, viņa cerēja, ka viņa var vinnēt lielu naudu, un vienreiz pat viņai veica eksperimentu, to viņa apraksta vēstulē savai māsai. Tad, kad Austra zaudēja pilnīgi visu naudu, viņa pat dabūja to zīmīti, kas viņai neļāva pat jau tikt iekšā tajā kazino. Tad Beļcovai vajadzēja, man liekas, ka viņa ieķīlāja vai nu gredzenu vai kaut kādas savas mantas, un viņa tika tajā kazino, jo viņām nebija naudas, lai atgrieztos, lai brauktu atpakaļ. Un tad viņa gāja katru dienu, man liekas, 10 dienu laikā, un lika nelielas likmes. Un tā viņa raksta māsai, diezgan sīki apraksta to, un tad tikko viņa bija plusā, viņa uzreiz gāja prom. Un 10 dienu laikā viņa raksta, viņa nopelnīja 2000 franku. Un viņa piebilst, protams, tas nav daudz, bet es veicu eksperimentu, vai var dzīvot Rivjērā, pelnot to spēlēšanu, un tad tas eksperiments to apstiprināja. Jāpiebilst, ka viņai liekas, ka tā summa nav liela, bet mums muzejā ir, piemēram, saglabājušies rēķini no viesnīcas. Vansā varēja tolaik nedēļu dzīvot ar vīnu un augļiem numuriņā katru vakaru pat 200 frankiem. Tā kā tā summa 2000 tomēr bija liela 10 dienu laikā. Lūk. Un pēdējais Beļcovas brauciens uz Franciju notika 37. gadā. Viņa kopā ar meitu apceļoja Rivjēras piekrasti, apmeklēja vairākas pilsētas, tai skaitā arī Vansu. Bet toreiz viņa tur uzturējas tikai dažas nedēļas. Padomju okupācijas laikā Beļcova dzīvoja Latvijā un neizbrauca ārpus PSRS robežām. Tomēr savās atmiņās un nereti arī savos darbos Beļcova atgriezās pie redzētā Dienvidfrancijā un arī savos stāstos, kā ir zināms. Nobeigt savu stāstu es gribētu ar citātu no Pirmā pasaules kara laika preses, kad stāstot par franču Rivjēru žurnālisti rakstīja, ka nice ir still nice. Tā kā paldies par uzmanību.